Šajā video es atkal parādīšu piemēru un sākšu video ar to, kad es pastāstīšu, atbildēšu uz jautājumiem, ko cilvēki ir jautājuši. Šis ir Austrijas kompānijas Vācijā ražots produkts, izsmidzināms līdzeklis, kas palīdz mums pie gludināšanas. Pirmais jautājums, ko cilvēki man uzdod, cik daudz viņš ir vajadzīgs, ja kā šajā brīdī es esmu uzlikusi savus svārkus, kas ir no līna auduma, lai es viņus sakoptu, jo viņi man ir gludināti, bet ir stāvējuši skapī un arī tādus, kā es atnācu no darba. Viņu vajag pavisam nedaudz, tāpēc viņš ir diezgan ekonomisks. Jāsaka, kad es esmu daudz jau lietojusi, ir 250 ml pudele, un viņš man vēl nav nemaz pusē iztērēts. Tā būtu tā atbilde, jo līdzeklis izsmidzinās tāpat kā jebkurš smidzināms un apjoms nav liels. Otra lieta jautājums bija tāds, kas tas ir par sastāvu, kas tā izlīdzina audumu. Sastāvs ir bioloģisks sastāvs no 3 eļļām. Tā kā produktam ir arī dermatoloģiskais tests, viņš ir lietojams arī cilvēkiem, kuri ir hipoalergēni. Mums ir viena kolēģe tāda, kas nu pat sāk ar viņu strādāt, lieto, un tā tad nokonstatēja, ka viņai nekāda alerģisku pazīmju nav. Tā būtu tā atbilde. Trešā lieta, ko cilvēki jautā, cik viņš maksā. Lūk, par cenu gan šeit viņa parastā cena ir 9 eiro. Tas būtu, ja cilvēks pērk patiešām no ražotāja, bet tur ir vairāk nosacījumi. Vienīgais, kas sadārdzina, tās ir piegādes, tāpēc vienu pudeli šobrīd no Vācijas sūtīt uz jebkuru pasaules valsti ir padārgi. Un tagad es gribu tālāk parādīt par svārkiem. Izmantošu arī gludekli. Redzat, svārkiem ir šīs te spiedpogas, ir rāvējs slēdzis, un tur nepavisam netik viegli var tikt klāt. Es ņemu viņu tagad sakratu un izsmidzinu. Izsmidzinu šajās te vietās, kur ir visi burzījumi. Kas notiek pēc tam? Faktiski, cik daudz video var redzēt, ja, ar rokām es vienkārši ņemu un audumu pastiepju. Un šādā te veidā audumu izstiepjot un arī šeit piestrādājot, ja, šeit mēs varam vēl precīzāk, teiksim, šajās vietās ar gludekli faktiski nemaz klāt tikt nav iespējams. Un audumam, redzat, tagad viņš ir mitrs. Viņam ir jāpaiet, lins ir biezāks audums, ir jāpaiet apmēram 15-20 minūtēm, un viss izlīdzinās. Arī šīs te vietas, skaidrs, kad ir ļoti skaisti, ja svārkiem ir dažādas vietiņas izstrādātas, un gludeklis nu nav tas pats patīkamākais, kādā veidā izlīdzināt. Redzat, es atkal pavisam nedaudz uzpūšu, izlīdzinu un atstāju viņu žūt. Ja? Arī šeit, tāpat kā jau kā tas ir vienmēr, kā mēs darām ar audumu arī tad, kad mēs šūjam. Lūk. Ko es gribu teikt, kāpēc es te paņēmu? Visērtāk ir to izdarīt vakarā, ka mēs atnākam no darba, ja patiešām mēs ejam uz tikšanos un mums šeit ir saburzījies, mēs to varam izdarīt jau ceļā, ejot uz tikšanos. Nu, šiem uzreiz parādīšu vēl šos svārkus, viņiem nepūtīšu, jo jūs grūtāk būs redzēt. Redzat, piemēram, te arī vakarā es paņemtu mierīgi uzpūstu man un šeit tās vīlītes, ja, jo viņi tādu lāsumaini jūs neredzēsiet. Un visu, un es viņus noliktu, un man nevajadzētu neko darīt, ja? Bet pretējā gadījumā, kas notiek tagad, lai viņš žūst, pastrādāsim pie otras puses. Ja man nav sprejs, katrā ziņā ar šādiem svārkiem es vairs nekur iet nevaru, bet svārki ir skaisti un lietot gribās. Šādi uzliekot, ja es viņus tagad uzlikšu un gludināšu, es domāju, ka jūs katra zinat, ka, piemēram, šo pusi gludinot, tajā pusē man būs jau kaut kas sabojājies, ja? Tas nozīmē, ka man tagad ir jāvelk tie svārki, ja, uz dēļa, bet redzat, uz dēļa es arī varu ievilkt tikai pusīti, ja? Tālāk es tagad ņemšu gludekli, lai parādītu. Protams, gludeklis man nav nekāds ļoti tāds augstvērtīgs kā visām saimniecēm. Es neuzskatu, ka man gludeklī vajadzētu ieguldīt lielu naudu. Bet, nu, teiksim, tagad jūs redzat, ja, lai es te gludinātu, kas notiek? Nu, īstenībā jau gandrīz nekas pārāk neizmaiņas.
Nu, tad tas nozīmē, ka spricēšu virsū ūdeni, ja? Šeit pie rāvēja slēdža es faktiski vispār netieku iekšā, ja? Es domāju, ka tas jau uzskatām pietiekoši labi redzams. Ko darīt tālāk? Man uz šī dēļ nemaz nestiepjās, ja? Teiksim, ņemt. Bez tam vēl tas, kad svārkiem ir odere. Tas arī ļoti sarežģīja, ja? Ņemt tagad, šeit arī man vajag ļoti precīzi, un jūs redzat, kad ir ilgi, liela noņemšanās, un liela starpība jau nenotiek. Ja? Nu, tagad es atstāšu spreja pusi. Ja? Tā spreja puse, kad izžūs, mēs varēsim paskatīties, kādā veidā viņš būs izstiepies, kā izskatīsies tā puse, kā šī puse. Nu, tas bija tāds neliels piemērs, kādā veidā patiešām es fantastiski esmu priecīga par to, ka man ir šāds te sprejs. Nu, paskatīsimies, piemēram, bērnu svārki džinsa, ja? Arī džinsam jums grūtāk varbūt redzēt, bet redzat šeit šī te vīlīte. Nu, pamēģinam ar gludekli, tagad tur jau mums jāslēdz iekšā tas gludeklis, ja? Bet mēs vienkārši uzpūtīsim spreju uz šīs te vīlītes. Uz tumšā būs stipri grūtāk redzēt, jo tā ir ļoti tāda bieza, nepatīkama vīle, un viņa izstiepsies, jo šeit mums atkal tas, ka mums pēc minūtēm tad ir video jāuzņem, lai viņš mums izlīdzinās. Tāpat arī, piemēram, kur pavisam nelāgi šādiem te svārkiem, ja? Šajās te vietās ar gludekli gludinot, kur iet pāri pa šuvītēm, viņš sāk spīdēt, jo tur ir biezs, ja? Bet, piemēram, paņemot šādi ar spreju, mums ļoti jauki izpūšam un faktiski svārki ir izgludināti. Ja? Es domāju, ka šo svārku ideju jūs sapratāt, cik liela noņemšanās ir ar gludekli, cik liela noņemšanās ir ar spreju. Uz pusi vieglāk, uz pusi ātrāk, un neko daudz šis sprejs neaiziet. Tiekamies nākamajos video, ar jums kopā bija Ingūna Petersone. Zvani, raksti, pasūti, nekautrējies. Raksti jebkādā veidā, un vienosimies par to, kas tev ir izdevīgāks, lai arī tu tiec pie šāda spreja. Uz tikšanos!